Sveiks, kā tevi sauc? Mani sauc Daigi. Daigi, vai es pirmo reizi Rīgā? Es esmu bijis Latvijā 13 reizes, bet kā dalībnieks dziesmu svētkos es esmu tagad pirmo reizi. Kur tu iemācījies tik labi runāt latviešu valodā? Es esmu mācījies latviešu valodu 7 gadus pašmācības ceļā Tokijā. Un kāpēc izlēmi mācīties latviešu valodu? Kad es biju skolnieks, es sarakstījos ar latvieti japāņu valodā, un tādā veidā es sāku interesēties par Latviju. Un cik ilgi tu dziedi korī? Kori nodibināts 2009. gadā, un es no paša sākumā dziedu šajā korī gaismā. Cik ilgs bija tas sagatavošanās posms? Cik ilgi jūs mācījāties latviešu dziesmas? Kad dziesmu grāmatā, dziesmu svētku repertuārs tika pasludināts, mēs uzreiz sapirkām dziesmu grāmatas, un turpat mēs sākām apgūst dziesmas. Kas ir tas iespaidīgākais, varbūt cilvēkiem no Japānas atbraucot uz Latviju, kādas ir tās viņa pirmās sajūtas, varbūt dziesmas svētkos? Japānā mums nav tāda pasākumā kā latviešu dziesmu svētki, un pats fakts, ka tu atrodies šeit, ir jau kāds vārdiem neaprakstāms iespējas, kas paliks, es domāju, uz visu mūžu. Ko tu varētu vēlēt latviešiem un Latvijai? Vēlēt. Saglabājiet šo jūsu dziedāšanas kultūru un šīs dziesmu svētku tradīcijas.